Paldies par dzēju un paldies par atgādinājumu, kad ir dažādi apstākļi. Un šodien mēs arī domāsim par apstākļiem. Varbūt ne par tiem vieglākajiem. To virsrakstu es esmu licis, kad apstākļi kļūst neuzvarami. Kādreiz varbūt pat neiespējami liekas. Bet es lasīšu vienu pantu no apstuļa Pētera 1. vēstules, 2. nodaļas 5. pantu es lasīšu. Tur apostols saka, uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu. Liekas tāds skaists, poētisks pants, un ja tā mēs viegli ejam garam, tiešām uzceliet no sevis kā no dzīviem akmeņiem garīgu namu. Domājot par akmeņiem, mēs atceramies laikam to joku vai to jautājumu, ko kāds uzdeva mēģinot tā kā ticīgajiem pierādīt, cik tad Dievs ir spēcīgs. Vai Dievs var radīt tādu akmeni, ko viņš pats nevar pacelt? Un mēs zinām šo vienkāršu atbildi. Jā, Dievs jau tādu akmeni ir radījis, un tas akmenis ir cilvēks. Uzceļiet no sevis pašiem kā no dzīviem akmeņiem. Dievam reizēm nepaceļamiem akmeņiem. Garīgu namu. Namu jeb ēku, kurā Dievs vēlās mājot. Un tad domājot par to ēku, par to, kur Dievs vēlās mājot, kur Dievs vēlās atrasties, kur viņš varētu sacīt, jā, tas ir tiešām nams priekš manis. Mēs zinām, ka Bībele saka, Dievs nemājo rokām celtos tempļos. Bet, kad mēs lasām veco derību, un tad mēs lasām par to templi, ko ķēniņš Salamans cēla Dievam, un kurā Dieva godība patiesi arī iemājoja. Un tad mēs, domājot par šī tempļa celšanu, ja mēs palasam, un es gribētu, lai jūs arī mājās palasiet 1. ķēniņa grāmatas 6. nodaļu, kur ir aprakstīti šie celšanas darbi. Šo namu cēla no iepriekš apcirstiem akmeņiem. Šie akmeņi, kas tika lietoti Dieva tempļa celtniecībai, bija jau iepriekš sagatavoti. Citā vietā, kaut kur tālu projām, kaut kur atsevišķi, kādā vietā, kas nebija saistīta ar Dievu templi, kas nebija saistīta nebija saistīta ar to, kur notiek Dievu pagodināšana, citā vietā tika apstrādāti šie akmeņi, kalti, zāģēti. Kāda tad ir šī akmens apstrāde? Varbūt esam kādreiz redzējuši, es zinu, ka braucot pa ielu vai pa ceļu, es kādreiz redzu, ka tur tiek zāģēts tās apmalas betona. Un tad tie putekļi ir tādi, ka liekas, ka mašīna negribas cauri braukt, jo mašīna vienā mirklī ir pārklāta ar tiem akmens, tiem putekļiem tajā pat brīdī. Visu logu uzreiz gandrīz jāmazgāja. Tā akmens apstrāde nav tāda patīkama vieta. Droši vien, ka tur ir troksnis, lai tos akmeņus varētu šķelt, lai viņus varētu kalt, plēst kaut kādā veidā. Un reizēm ir, kad akmeni mēģinot apstrādāt, viņš saplīst ne tā, kā gribās. Ne tā, kā tas ir paredzēts. Tad viņš kļūst nederīgs. Nederīgs celtniecības darbam vai tam, kam viņš ir paredzēts. Reizēm arī tie instrumenti, ar kuriem viņš tiek apstrādāts, arī tie mēdz salūst. Un visā tādā jūglis, kas notiek pie celtniecības, parasti vienmēr jau tiek nožogots. Un mēs redzam, ka tad ir apkārt kādi salikt aizklāji, pārklāji, kur varbūt tur reklāmas liek virsū, bet aiz tā notiek tas netīrais melnais darbs, kur notiek celtniecība. Šeit, kad tika būvēts templis Dieva godam, nebija šie netīrie darbi. Viņi bija paredzēti sagatavot jau attālināt, projām no tās vietas. Un tika atnest akmeņi un, ja tā var teikt, tādā svētā glītumā, tika būvēt šis tempļa sienas. Tika likts akmens uz akmeņu, kurš jau ir sagatavots, kurš jau ir ar vajadzīgām iedobēm, iegriezumiem, izliekumiem, iztaisīts tā, lai viņu var ielikt tempļa sienā, un viņš turpina celties. Iepriekš sagatavot. Tur ir rakstīts, nec āmuri, nec kalti, nec kādi citi dzelzs rīki nebija dzirdami, kamēr namu cēla. Nebija troksnis, nebija putekļi. Un Dievs saka, uzceliet no sevis
pašiem. No sevis pašiem templi Dievam. Uzceliet no sevis pašiem un templi Dievam bez celtniecības laukuma nekārtības. Uzceliet sakārtotā vidē, kā no dzīviem akmeņiem. Tādiem precīzi apstrādātiem, kas gulstas blīvi cits pie cita, un šodien, kad zinātnieki kādreiz pēta veco laiku senajās celtnēs, viņi skatās tik cieši šie akmeņi salikt, ka dažkārt tur nevar pat žileti ielikt ar akmeņu spraugām, cik viņi ir ideāli apstrādāti, lai viņi sagultos cits ar citu. Kā dzīviem akmeņiem, ar precīzi apstrādātiem, kas sakļaujās kopā. Cits lielāks, cits mazāks, cits ar iegriezumu, cits vēl varbūt pavisam atsevišķi, ja viņš atrodas, neizskatās ne pēc kā vērtīgi, bet tieši tas ir vajadzīgs, lai siena izveidotos tā, kādai viņai jābūt, lai celtne būtu, lai iederētos, lai izveidotos vienots veselums, ēka Dievam. Un tādā veidā arī tiek celta Dievam svēta ēka. Tā ir Kristus draudze. Kristus draudze, šī ēka, jeb templis Dievam, kurā Dievs saka, es gribu tajā mājot. Es gribu mājot šajā ēkā, šajā templī. Un uzceliet no sevis pašiem, kā no dzīviem akmeņiem. Šo templi, šo ēku Dievam. Uzceliet garīgu namu. Tad, kad šis templis tika paveikts priekš tiem laikiem, es domāju, neaparakstāms tāds grandios darbs, jo nebija taču celtņi, kā mūsdienās varēja atbraukt tehnika, pacelt, nolikt, ievietot. Kā tajos laikos tas viss bija iespējams tikai ar tiem līdzekļiem, kas bija pieejami. Bet šis nams tika uzbūvēts. Un cik interesanti, tad, kad šīs varenās sienas, šis viss templis ir gatavs, viņš ir uztaisīts. Un varētu sacīt, tagad mēs varam tiešām atpūsties, novērtēt, cik tas ir vareni. Akmeņi visi ir salikti, viss ir precīzi, viss ir iekārtots. Varētu, priecāties par padarīto. Dievs nāc, tu tagad novērtē, kas te ir uzcelts, ko mēs esam varējuši izdarīt. Bet interesanti, tad, kad mēs lasām šo Bībeles nodaļu, tad, kad šie dzīvie akmeņi ir sabūluši, tad, kad šis templis ir uzcelts, tad sākās labākais. Tad sākās Dieva darbs. Un es gribu lasīt no tās pašas ķēniņa grāmatas 6. nodaļas. Un tad, kad viņš bija uzcelts, tad viņš no nama iekšpuses apšuva mūrus ar ciedru koka dēļiem, no grīdas līdz pat griestiem, un nama grīdu noklāja ar ciprešu dēļiem. Jā, ar darbu koku dēļiem, kas atkal tika atsevišķi kaut kur apstrādāti, viņi tika salikt iekšpusē. No iekšpuses šie akmeņi, pie kuriem tika tik daudz strādāts un darīts un pūles likts, vairs nebija redzami. Viņi bija no ārpuses, bet no iekšpuses tur jau radās, es tā varētu sacīt, tāds mierīgums, koks, kas visu norendina. Nav vairs to akmeņu asumu, jo reizēm pieskaroties akmeņiem viņš ir ciets vai tāds, bet iekšpusē koka dēļ. Un ar to jau nebeidzās. Tur tālāk ir rakstīts, ka iekšējo svētnīcu nama iekšēnē viņš izbūvēja tā, lai tur varētu nolikt tā kunga derības šķirstu. Kā tas tika izbūvēts, lai varētu nolikt derības šķirstu? 21. pantā mēs lasām, Salamans pārvilka nama iekšpusi ar zeltu. Iekšējai svētnīcai priekšā viņš aizvilka zelta gredzenu vijas un ar tām to noslēdza. Un svētnīcas sienas pārvilka ar zeltu. Un arī grīdu pārvilka ar zeltu, kā iekšējā, tā arī ārējā telpā. Vispirms ir šie akmeņi, kas tiek apstrādāti. Tad ir koka dēļi, un tad viss tiek apzeltīts. Tā ir vieta, kur var atrasties Dieva templis. No kurienes Dievs runā uz savu tautu, no kurienes Dievs var dziedināt, no kurienes Dievs var vadīt, no kurienes Dievs svētī. Kur Dievs grib mājot, to saka Dieva vārds. Un nevelti Dievs sacīja ķēniņam Salamonam, viņš saka, ja tu staigās manos likumos, ja tu pildīsi manas tiesas, ja tu būsi šis Dievam celtais templis, šis apstrādātais akmenis,
kas izšūts ar koku un vēl ar zeltu un iekšpus pārklāts, ja tu turēsi manus baušļus, tad es piepildīšu pie tevis savu solījumu vārdu, kādu es esmu devis tavam tēvam Davidam, un es patiesi dzīvošu Izraēlu bērnu vidū, un es vairs arī neatstāšu savu Izraēlu tautu. Šodien mēs dzirdam notikumus aizvadītajā naktī, kad milzīgs uzbrukums ir Izraēlu valstī veikts. Jā, bet Dievs ir solījis, es neatstāšu, es pasargāšu savu tautu. Es būšu tur arī tajos brīžos. Dievs nebūs vairs tāls un neizprotams, viņš nebūs vairs neaizsniedzams, bet viņš būs tepat. Viņš mājos tur, kur ir uzcelts nams viņa godam. Un tas ir apsolījums. Tas ir apsolījums ne tikai tajos laikos pirms 1000 gadu, kas tika dots ķēniņa Dāvida pēcnācējam Salamonam, tad, kad viņš uzbūvēja šo templi, bet tas ir apsolījums, kas ir dots šodien. Mums katram, caur Jēzu Kristu, uzceliet no sevis pašiem garīgu namu. Katram, kurš ir gatavs sevi ielikt Kristus draudzes namu celtnē. Uzceliet no sevis pašiem, kā dzīviem akmeņiem. Un tas vēl nav viss. Tad, kad tiek uzcelts templis, tur ir arī kādam jābūt, kas kalpo. Jābūt arī priesterim. Un šeit apostuls Pēters saka, un topiet, uzceliet šo namu un topiet par svētu priesteru saimi. Ko tad dara priesteris? Pienes upurus, nesot garīgus upurus, kas Dievam patīkami caur Jēzu Kristu. Kas ir šis garīgais upuris? Tajos laikos, kad vecā derībā mēs lasām, tur bija noteikti upurēšanas kārtība. Par ko bija jāupurē vēcis, par ko avs, par ko putns jāupurē, kādas asins tika jāienes, lai jāapslacina altārs, lai tiktu šķīstīti grēki, kāda bija upurēšanas kārtība, kāda šodien Kristus laikā ir upurēšana. Garīgie upuri. Un kas tad ir garīgais upuris? Un es redzu 3 tādus, varbūt pamatu punktus šim garīgajam upuriem, ja varētu teikt 3 upurus, un visi viņi sākās uz burtu P, varētu teikt 3P latviešu valodā. Pazemošanās, pacietība un pateicība. Pazemošanās, pacietība un pateicība. Pazemošanās vispirms jau Dievu priekšā, viņa pagodināšana. Tad, kad mēs pagodinām Dievu, tad, kad mēs nākam lūkšanā, kad mēs dziedam viņam dziesmas, tad, kad mēs runājam par viņu un liecinām, tad, kad mēs darām Dievu darbu, mēs pazemojamies Dievu priekšā. Mēs pagodinām viņu, mēs paaugstinām viņa vārdu savās dzīvēs. Un tad otra ir pacietība. Laikam tas ir tas, kas visvairāk mums pietrūkst mūsu dzīvē. Dieva noliktā laika pieņemšana. Dievs, tad, kad tavs laiks pienāks, es lūdzu, dažkārt šķiet jau gadiem par kādām lietām, un šķiet ticība sāk izzust, bet Jēzus joprojām saka, esiet neatlaidīgi savās lūkšanās, neatkāpieties, palieciet neatlaidīgi, un Dievs dos rezultātu. Pieņem to, ka Dieva laiks nav mans laiks. Kad man šķiet, ka šodien, ja tas nenotiks šodien, tad visa pasaule sabruks. Dievs saka, nemīļais, arī laiks un pasaules sabrukšana ir manās rokās. Dieva laiks, pacietība. Pacietība sagaidīt. Pacietība, lai saņemtu to, ko mēs esam lūguši. Un tad ir pateicība. Pateicība par visu. Arī par to, kas nepatīk. Jā, ir tas teiciens, visas lietas nāk par labu, bet Bībele saka šo vārdu precīzi. Tiem, kas Dievu mīl, tiem visas lietas nāk par labu. Un ja mēs pieņemam šo, tad mēs patiešām varam teikt ar pateicību. Paldies Dievs arī par grūtumiem. Paldies Dievs arī par to, ka mēs reizēm tiekam apstrādāti kā šie akmeņi, reizēm ieroboti, plēsti un zāģēti, un reizēm putekļi vien šķīst un dzirkstels un liekas, nu tagad gan viss ir beidzies. Pateicība Dievs, paldies, ka tu mani dari par derīgu akmeni tavam templim. Pateicība. Pateicība var rasties tikai no ticības, jeb uzticības. No uzticības, ka tiešām mēs esam tā kunga rokās, ka tas kungs mūs svētīs, pasargās un saudzēs. Viņš uzturēs mūs arī grūtumos, bēdās. Mēs lasām
Vēstulē Efeziešiem, kur apostols saka, ka Kristus ir mīlējis savu draudzi pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu un savu draudzi sagatavotams cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai citi tam līdzīgi trūkumi, lai tā būtu svēta un bez vainas. Kristus sagatavo savu draudzi. Viņš sagatavo no tiem akmeņiem, kuri ir gatavi paši sevi nodot kā dzīviem, svētiem akmeņiem Dieva nama celtnē. Un tad Dievs dod apsolījumus, kas ir paredzēti viņa draudzei. Viņš saka, šis noslēpums ir liels, es to attiecinu uz Kristu un draudzi. Draudze ir Kristus miesa. Draudze ir Kristus miesa. Citā vietā mēs lasām Kristus līgavu. Kristus miesa ir Dieva nams, kas ir celts no dzīviem akmeņiem. Un šajā pasaulē Sātanam nav iespējams to uzvarēt. Sātans var plosīties, viņš var vēlēties, censties darīt, tāpat kā šonakt, kad mēs, ja lasām ziņas, kad nāk šis uzbrukums, dzelzs kupols bija tas, kas pasargāja. Dieva dzelzs kupols ir tas, kas aiztur visas Sātana ugunīgās būtnes. Visu to, ko Velns spēja, lai viņš nāk ar visu savu armijas spējām, cik nu viņam tur ir. Dieva kupols ir par tiem, kas ir paslēpušies viņā, viņa draudzē, viņa miesā, viņa apsardzībā. Draudze no dzīviem akmeņiem. Šajās pasaulē Sātanam nav iespējas to uzvarēt. Un tad, kad šī pasaule beigsies, Sātans nonāks tajā vietā, kas viņam ir sagatavota jau no mūžības pirms laikiem. Jēzus saka, tad, kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs savai draudzei, saviem mīļajiem, tiem, kas ceļ manu namu no sevis kā no dzīviem akmeņiem, es atkal nākšu un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Mana miesa būtu kopā. Visa kopā. Un tādēļ Pāvils saka, viņš ar tagad jūsu ieguvums ir svēttapšana, un tās gals ir mūžīgā dzīve. Ieguvums ir svēttapšana. Vai tas ir ieguvums? Mēs reizēm varam uzdot jautājumu. Kā tad veidojās šī svēttapšana? Nu tad, kad mūs skalda, kad mūs šķēļ, kad mums pāri dara, tad mēs svētojamies. Ja tad veidojās šī svētapšana. Dzīve akmeņi, kuri tiek kaut kur ārpusē apstrādāti, katrs atsevišķi savā vietā, savos apstākļos, savā vidē, un katrs arī savā veidā, un katrs ar saviem instrumentiem. Nepatīkamiem, sāpīgiem instrumentiem. Bet tad, kad mēs esam šādi apstrādāti, tad mēs varam lietot savu brīvo gribu, lai nāktu un atrasties kopā, uzceltu namu tam kungam. Draudzē, brāļu, māsu sadraudzībā. Nams visvarenajam Dievam. Dievam, kurš radīs pasauli, visu, kas tādī būdams, debesis un zemes kungs, kurš nemājo rokām celtos tempļos, bet tajā templī, ko dzīves apstākļi, dzīves sāpes, bēdas, grūtības, slimības, viss tas, kas mūs nospiež, nabadzība, trūkums, tas mūs ir veidojis, un tad mēs varam sevi kā dārgus akmeņus ielikt šajā Dieva celtnē. Par godu Jēzum. Mēs dziedājam dziesmu par godu Jēzum, kalnu strauti čalam. Par godu Jēzum, ko gan dari tu, ko darvēs. Vai es nāku kā dzīvs akmenis, ieliekot sevi šajā dievišķajā celtnē. Mēs dziedājam dziesmu, ko varu darīt. Jā, to es arī varu darīt. Kā slavēt, kā mīlēt man būs. Kā dzīvam akmenim. Lai veidotos nams, kurā mājo Dievs, nesot šos garīgos upurus. Pacietību, pazemību, pateicību. Nepatīkam vārdi. Pacietību, pazemību, pateicību. Nepatīk.
bet tas ir tas, kurā mēs tiekam vadīti, mācīti un veidoti par Dievam derīgiem akmeņiem, viņa celtnē. Un ja mana izvēle ir būt par šo dzīvo akmeni, Dieva draudzes celtnē, tad tā ir izvēle atrasties vietā, kuru Dievs lolos, vietā, kuru Dievs svētīs, vietā, kuru Dievs apzeltīs. Vai es tur vēlos atrasties? Jā. Atrasties starp tiem, kurus Kristus ņems pie sevis, lai kopā valdītu 1000 gadus miera valstībā šeit virs zemes un pēc tam valdītu mūžīgu svētlēm Dievu godībā. Viņa domā. Es gribētu kaut šis vārds, kaut šīs dienas vārds mūsu sirdīs runāt tad un tajos brīžos, kad mēs esam ārpus svētdienas dievkalpojuma, kad mēs esam ārpus kristīgās sadraudzības, kad mēs esam ārpus tāda varbūt klusā brīža, kad mēs esam lūkšanā, pielūgsmē savā mājā, ērtībā, klusumā un mierā. Ārpus, es gribētu teikt, Dieva nama celtniecības vietas. Tad, kad mēs savas dzīves ikdienā tiekam apstrādāti. Apstrādāt par Dievu celtnē derīgiem akmeņiem. Kad trauksmeni notikumi, neērti dzīves apstākļi, kad apkārtējās sabiedrības varbūt socializācija vai vēl kaut kas, ko mēs nevaram pieņemt, nespējam, kas mūs grauž, plēš, loka, zāģē, drupina, izrobo. Atcerēsimies, tad, kad namu cēla, to cēla no iepriekš apcirstiem akmeņiem. Tiem, kas tika atsevišķi apcirsti. Un mēs tiekam savā dzīves ikdienā bieži tajās vietās, kur mēs atrodamies, atsevišķi, apcirst un sagatavot. Un tad, kad tu savas dzīves vētrās, kad tu tiec daudzīts, pārbaudīts, norūdīts, tad, kad pasaulē varbūt jau šķiet, ka tu nekam vairs neesi derīgs, tad Dieva celtnē tu vari kļūt par īpaši derīgu un sevišķi dārgu. Uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu. Tā mūs uzrunā šīs dienas vārds. Āmen.